Un patiesībā, ja mēs visu savu organismu šūnu elektrību savienojam kopā, tad tur ir vairāk tūkstoši zīmenes spērienu liela jauda. Ziņkārība, dzīvesprieks, tas ir normāls stāvoklis. Ja viņš nav, tad tas nav normāls stāvoklis, tad kaut kas ir jādara ar to visu. Dargie draugi, šodien kārtējais Prāta spēļu podcasts, un pie manas ciemos ir burvīgā Olga Silkaktiņa. Olga, tev ir tik garš saraksts ar to, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, ka es pat nezinu, ar ko sākt. Tur viss raidījums aiziet. Divos vārdos varbūt. Pirmkārt, sveiciens visiem skatītājiem. Edija, paldies, ka uzaicināji mani uz šo sarunu, un tev ir absolūti taisnība par to, ka ir grūti ietvert ierastajā kaut kādu vienu profesijas vai darbības sfēras nosaukumā. Man pat vienreiz bija radio raidījums, kur mēs 40 minūtes mēģinājām saprast. Tas radio vadītājs mēģināja ielikt mani kaut kādā viņam saprotamā rāmī, ko es daru. Es varbūt pagriezīšu to jautājumu pišķiņ savādāk, drīzāk kādos jautājumos cilvēki pie manis vēršās, un tad varbūt ir skaidrāks, jo tad, kad ir, cilvēkiem bieži pārmaiņas dzīvē notiek tad, kad viņi sastopās ar kādu krīzi, vai ir jāpieņem kaut kāds svarīgs lēmums. Un tad izējot no tā, kādā veidā tiks atrisināts vai pieņems lēmums vai atrisināt šī krīze, attiecīgi no tā cilvēkam dzīve pamainās. Un, ja cilvēks grib augt, attīstīties, nokļūt tuvāk pats sev, savam autentiskumam, tad viņš nonāk pie manis. Un tad jau man ir vesela čupa ar instrumentiem, vai mēs ar viņu darbojamies fiziskā plānā, izpētam, kā cilvēkam darbojas viņa prāts, tīri fizioloģiski, vai mēs ejam vairāk tādā coaching sesijā, vai arī mēs aizējam līdz pat tādam, kur mēs sākam apzināties sevi kā garīgu būtni, vispār ceļam šos eksistenciālos dzīves jēgas meklējums jautājumus. Olga, bet piekrīt šim apgalvojumam, ka cilvēki, kā tu, palīdz cilvēkam nevis ar to, kas saka, kas jādara, bet palīdz cilvēkam pašam no sevis uzdodot pareizos jautājumus, liekot pareizos uzdevumus, ja, ka tas cilvēks pats no sevis, teiksim, tā kā attīstās. Tieši tā, tāpēc, ka, ja man ir jādod instrukcijas, ko cilvēkam darīt vai jālem viņa vietā, tad sanāk, ka es uzņemos atbildību, bet tas nav vajadzīgs ne man, ne tam otrajam. Manam vīram bija fantastisks piemērs. Parīze, restorāns. Un viņš kā latvietis paēdis, viesmīlis nāk savākt tukšos traukus, un mans vīrs vēlas viņam palīdzēt, salikt tos traukus un padot viņam. Tas viesmīlis nostājās. Do you want my job? Ja es lemju kāda cita vietā, ko viņam darīt, tas nozīmē, vai es gribu viņa darbu, vai tas ir mans darbs, tas nav mans darbs. Drīzāk es varu paturēt spoguli, es varu uzdot jautājumus, es varu caur savu piemēru, es varu radīt lauku, kur cilvēks var sākt justies droši, kā atplaukt. Zini, kā ir sēkliņai katrai kaut kāda sava augsne vajadzīga, kurā viņa sāk dīgt pati. Un tas ir tas, ko es cenšos ar savu miedarbību panākt, lai katrs uzaug savā tajā būtībā, savā esībā autentisks, īsts, tas, kas viņš tur ir iekšā. Mēs ar tevi arī kopā esam apmeklējuši dažādus seminārus un apmācības, un gribu tev pajautāt par pēdējo, kurā mēs bijām, tas bija Mastermind. Ja? Kā tu sevi sajūti, kā tu saredzi šādu te projektu, un vai tu redzi, ka tam ir ļoti liels potenciāls? Mastermindiem kā tādiem? Jā. Un man ir vēl viens arī, tāds, manā iesējies jau kādu laiciņu auga doma par, ne tikai par mastermindiem, bet arī par sokrātiskajām diskusijām, jo tas ir, tad, kad notiek tas iekšējais darbs pašam ar sevi, tad ir tēma, ir kaut kāds saruna, kurš ir kaut kāds sarunas iniciators un ir topiks. Bet tajā brīdī, tad, kad tev ir jādomā jautājums tam cilvēkam, vai šī te refleksija, notiek tā iekšējā saruna, tas iekšējais dialogs. Un tas ir tas fantastiskākais, kas tajos procesos ir, tieši šie tie iekšējie dialogi, jo tas, ko cilvēks ir pateicis to vienu teikumu uz āru vai vienu jautājumu uzdevis uz āru,
viņam iekšēji noticis vesels process. Tur ir kaut kas sakārtojies. Un līdz ar to tā ir tāda patiesībā sevis iepazīšana tajos notikumos, tajos mastermindos. Tev teikšu tā, ka es aizgāju prom, es biju ļoti pacelāts. Un, principā, līdz vakaram es atkal sajūtos ļoti iztukšots, tāpēc, ka, man likās, ka es esmu ļoti daudz no sevis atdevis tajā pasākumā. Savukārt, no otras puses, es atkal ļoti daudz ieguvu, jo, kā tu pareizi saki, ir tas iekšējais dialogs, un manī arī bija, un forši ir tas, ka mēs tur bijām kaut kādi 11 cilvēki, ja, un katrs izsakot kaut kādas savas lietas, ja, tu redzi, kā vienu lietu tu vari apskatīties no dažādiem skatu punktiem. Ja, jo katrs bija ar savu to zināšanu un pieredzes bagāžu, un bija reāli ļoti interesanti. Un to visu es personīgi arī projicēju uz sevi un apskatījos, kā es šādā situācijā rīkojos. Es stāvā sajūsmā biju no tā. Tu pateici to jautājumu, tas iekšējais tukšums. Ja viņi nodala ir, mēs aizējam uz sporta zāli, mēs izsportojamies, mēs sanāk mājās, mums ir ritīgs nogurums. Tāds, vai to es... Besīts. Besīts pat pilnīgi. Vai to arī, kartupeļs vai racis, arī to es fiziski nogurs un tev ir skaidrs. Mums mazliet nav skaidrs, mēs neesam pievērsuši varbūt tādu to uzmanību, ka ir arī tāds emocionālais nogurums, ir mentālais nogurums. Un līdz ar to, ka mums tas kaut kas nav skaidrs un saprotams, mēs uzreiz to nodefinējam, ka tas ir kaut kas slikts. Es jūtos tur mentāli, emocionāli iztukšots. Ja tu paskaties savādāk, kaut no citas perspektīvas uz to, ka tukšums tā ir tā iekšējā telpa, kur var sākt notikt kaut kas jauns. Tā, kad tu esi kaut kā atbrīvojies tajā, tu esi kaut ko sakārtojis, viss viņš tur vairs negruzd, tev ir tukša telpa, wow! Interesanti, kas tagad tajā var jauns rasties. Esiet sveicināti Prātu spēļu podkāstā, iespēja, kur var uzzināt daudz ko jaunu. Šodien ciemos Harī laboratorijā Olga, sveiciens. Sveiks. Un, ja esi skatījusies citus podkāstus, tad tu zini, ka tev priekšā ir 3 uzdevumi. Un tad sāksim ar pirmo. Podkāstā mēs visi citīgi klausījāmies, mēs pieskārāmies tādām lietām, kā redzēt bez acīm un vispār sajust sevi un sajust apkārtējo pasauli. Kā to var izdarīt? Tagad man būs tests, kā to varēs praktiski pierādīt un parādīt. Klasiskais prāta spēļu uzdevums – naudiņa zeķē. Tur ir eiro, nezinu cik monētiņas iekšā. Tev ar vienu roku ir jāiebāž tur iekšā un jāizskaita, cik te tur ir tās naudiņas. Tad, piemēram, eiro 30 vai vairāk, un aiziet laiks, tam ir 2 minūtes. Ar tikai ar tausti. Dīvaini, ja daži skatās, kaut arī neredz neko uz pirkstiem automātiski, daži skatās tālumā. Cik tur ir? Man nav nejausmas. 4,63. 4,63. Tā. 4 ir. Tā, 33. No 33. 3, tīrais nieks, turpu, šurpu. Tā, labi, ļoti labs. Pirmais uzdevums, tikt cik galā. Olga, viena no vismistiskākajām lietām, ko tu man esi parādījusi, ja, tas ir tas seminārs, uz kuru tu man aicināji vairākas reizes, par kuru es teicu, nē, Olga, es sevi neredzu tur, ja. Un vienā no mūsu tikšanās reizēm es teicu, parādi man neticīgam cilvēkam. Ja? Stāsts bija par to, ka Olga saka, ka viņa var izdarīt visu to, ko viņa grib, un viņa saka, es pat varu tevi pacelt. Mans svars ir 120 kg. Un es domāju, kā Olga man var pacelt? Viņa man pacēla un nosēdināja no viena krēsla blakus krēslā. Es nepadevos, es pretojos, bet viņa to izdarīja. Olga, kā? Kas tas ir? Tā ir, manā skatījumā tā ir mistika. Bet tas reāli darbojās. Tas reāli darbojās. Ar tām mistikām un maģijām, visām tādām lietām vispār ir interesanti, kurā brīdī ir tā robeža, kur kaut kas mistisks un maģisks sāk pārtapt par zinātni un turpina iegūt savus tos skaidrojumus. Un ja tā mēs pavēršamies atpakaļ pa laika joslu,
tad arī vēsturē kaut kādas lietas, tur lidot cilvēkam likās, kuku, ko jūs vispār esat iedomājušies. Un ir daudz tādu piemēru, kur mēs varam saprast, kur ir cilvēki, kas ir ticējuši idejai, viņiem ir bijuši novērojumi kaut kāda dabā, un viņi ir to gājuši, to ceļu, un beigās arī zinātne ir atradusi veidu, kādā veidā to izskaidrot. Šodien mēs šobrīd tā pasaule ir uz tādas robežas, kad cilvēki rāda jaunus potenciālus, ne tikai par šo te spēku, un ir zinātne, kas to cenšas izskaidrot, ir zinātne, kas to cenšas, mēs esam, šitais nevar būt, un mēs to nemaz nepētīsim, bet ir precedenti. Un ir daudz šo te precedentu, kur, ja mēs runājam tieši par šo te fizisko spēku, tad klasiski ir definēts šī te piemēri, kur kaut kas notiek ar bērnu, mamma pēkšņi var pacelt tur mašīnu gaisā un bērnu dabūt ārā vai vēl kaut no kurienes. Un ir cilvēki, kas to pēta, ir cilvēki, kas to sasaista arī ar senām zināšanām un tradīcijām un savieno kopā. Pieņemsim, zinātniski ir atklāts, ka spēks, šis te fiziskais spēks, pārdabiskais nosauksim, tādu šobrīd ieliksim tādā rāmī, mīt nevis muskuļos, bet baltajos audos. Tie ir kauli, locītavas, fascija un tā tālāk. Un ir vēl viena arī teorija par to, ka mums katrā šūnā ģenerējās elektroenerģija. Un patiesībā, ja mēs visu savu organismu šūnu elektrību savienojam kopā, tad tur ir vairāk tūkstoši zimenes spērienu liela jauda. Un ja tu māki ar savu apziņu viņu vadīt, nav tā, ka tu tik skaļi pateici, ka es varu visu, ja? Paga. Nē, tik traki nav. Vēl, es ceru, ka vēl. Šodien nē. Šodien nē. Bet mēs šobrīd esam tādā pati zinkārības un izziņas procesā, ko mēs īsti varam ar savu nodomu, ar savu, tad, kad tu aizēji tādā vienotībā ar sevi, harmonijā, tev ir fizisks spēks, tu esi emocionāli līdzsvarā ar šo un arī ar šo savu nodomu. Un tad tu viņu ievirzi un tu vari izdarīt brīnumlietas, izrādās. Un ar savu fokusu tu šo enerģiju vadi. Kāds ir dzirdējis, kāds nē, bet pa lielam uzmanība vada tavu enerģiju. Tad, ja tu spēj fokusēties un šis te uzmanības fokus noturēt, tad tu uz to arī koncentrē un vadi savu enerģiju. Un tad tev ir atbilde arī uz jautājumiem, kāpēc kādam dzīvē kaut kas sanāk labāk, kādam nē, jo kāds novērš savu uzmanību, ieslēdz televizoru, sociāltīklus, satiek kaimiņu, viņš viņam piestāst pilns auss ar visādiem notikumiem, kas patiesībā viņu īsti neskar. Novērš uzmanību. Un pašam vairāk nepietiek jaudas enerģijas izveidot to, ko patiešām augst tava sirds. Brīžiem liekas mistika, bet man arī kādreiz, kamēr es nebiju sācis mācīties par ķermeņu valodu, likās, tu apsēdies tā un tā, bet tā, kad tu esi apgūst kaut kādas kaut vai pamata iemaņas, un tad, kad tu runā ar cilvēku, tu reāli to redzi. Un ja cilvēks speciāli tā kā apzināti, bet arī ja apzināti, tad viņam tas nesanāk dabiski. Vismaz, kā es esmu novērojis. Tad viens no nākamajiem soļiem manā dzīvē bija enneagrammas, kur arī mēs ar tevi bijām kopā. Un tas vispār tu redzi, ka tie cilvēki tipi darbojās. Kaut vai tas interesantais uzdevums, kur bija mums jāsastājās katram pa tiem tipiem, un jāuzraksta, pēc kādiem principiem tu veici savus pirkumus. Un mēs ar Mārīti divatā uzrakstījām vārds vārdā. Ne burtiski, bet pēc būtība bija vārds vārdā bez mazoja. Un arī pārējie tipi, un tu saproti, ka tā sistēma darbojās, ka tie tipi ir reāli. Un es nesaku, ka man ļoti tas padodās, bet ir dažreiz reizes, kad tas tips ir ļoti izteikts cilvēkam, un tu sarunā jau vari izsecināt, jau redzi, un tad tu saproti, ko no tā cilvēka gaidīt, ko no viņa negaidīt, un kāds būs sekas komunikācijā. Šis ir no vienas puses gan tāda iedod prātām mieru un skaidrību, no otras puses tā biedējoši, vai tad viss ir tā kā noteikts. Un, man patīk tās nosaukums prāta spēles, tāpēc, ka uz viņu var paskatīties dažādi, ka tev ir šīs te prāta spēles, kur tu trenē prātu, mentāli zināšanas un tā tālāk. Un otrs ir, kā mūsu prāts spēlē ar mums.
tās prāta spēles mūsu. Jā, un tas prāts, viņš visu laiku grib, viņš konstanti, nevis prāts, bet smadzenes. Nodalīsim bišķiņ, kas prāts nav smadzenes, bet smadzenes kā orgāns, kuru mēs ļoti bieži asociējam ar prātu. Viņam ir ļoti interesanta īpatnība. Viņas visu laiku paredz un konstruē. Tās ir divas lietas, ko viņas dara. Un viņas tad iegūst tādu mieru skaidrību, tad, kad viņas ir paredzējušas un uzkonstruējušas. Un tad jautājums rodās, tad, ko tavs smadzenes izmanto, lai uzkonstruētu kaut ko. Un krieviski ir tas vārds образование, tā kā obraze. Ja? Tu sevi bagātini ar tēliem. Un tad, principā, tas arī notiek prātā, ka tev ir prāts mēģina paredzēt, un tad viņš izmanto šos te tēlus, viņam ir, un tad viņš saliek kopā, un tad ir šis te mentālais orgasms, tā saucams, es sapratu, viņš ir otrais tips enneagrāmās. Jā! Un tad ir tās prāta spēles, ko prāts spēlē ar mums, bet mēs arī viņas varam apzināties, ka ir forši saprast, tā kā saprasties, ieraudzīt, tu esi vīrietis, es esmu sieviete, mēs tā kā redzam acīm redzamo. Šeit mēs jau ieraugam, labi, šī psihe konstruē savu domu spriedumu vadoties pēc šāda mehānisma, mana psihe konstruē šos spriedumus vadoties pēc šī mehānisma. Jautājums ir, vai mēs sevi identificējam tieši ar šo, vai mēs saprotam, es esmu iekāpuši šobrīd automobīlī numur 3, tu zini, ka man zenietības dominējušies ir 3, un es tad braucu ar šo automobīlu numur 3. Man visu laiku ir šis jautājums, vai es varu no viņa izkāpt ārā un iekāpt automobīlī numur 5? Var, protams, var. Tas jau ir nākamais līmenis, kad tu sevi attīsti tālāk. Jā, jo arī šiem tipiem, kā tu atceries, viņiem ir katram savu attīstības pakāpi. Jo tu esi augstākā attīstības pakāpē, ja? Jo tu vairāk vari pielāgot un izmantot savām vajadzībām. Un šeit es biju arī vienā interesantā seminārā par sistēmisko domāšanu, un tur viens no uzdevumiem bija zoom in, zoom out. Ja? Respektīvi, kad tu esi situācijā, pakāpies soli apakaļ domās un apskaties uz to plašāk. Un ieraugi nevis to, kas tev tieši priekšā, bet arī to, kas blakām ir. Ja? Kā rezultātā tad palielinās viss tas redzesloks par visu kopā. Un prātspēles, starp citu, arī ir tieši par to pašu, ja? Ka mēs ļaujam cilvēkiem no ikdienas tā informācijas burbuļa izkāpt nedaudz ārā un paskatīties gan pa labi, gan pa kreisi tās lietas, kas tev ikdienā nesaist. Ja? Un tad tu vispār paliec daudz interesantāks, plašāks un foršāks. Es tā domāju. Jā. Cilvēkiem ir skaidrs, ka tur sportojot vai ejot uz sporta zāli vai rūpējoties par savu ķermeni, tu tā kā iegūsti attiecīgas tur formas, tur vēl kaut ko, un tas ved uz kaut kādu rezultātu. Un ar prātu jau ir ļoti līdzīgi. Jā. Un, bet tā atšķirība ir tajā, ka nav mums tāds līdz galam izpratnes varbūt par to, kādā veidā tad veidojās šie jaunie neironu savienojumi prātā, jo tur jau ir tas mērķis. Pēc būtības viņi ir, bet ne katrs iedziļinās tajā, ja? Jo, teiksim, cilvēkiem, kā mēs zinām, ar laiku tie neironi samazinās, bet ir vajadzība viņus visu laiku jaunus radīt, tāpēc ir jāmācās kaut kas jauns, jāspēlē kaut kādas erudīcijas spēles, krustvārdu mīklas jāmin, ir ieteicams iemācīties kādu svešu valodu vai iemācīties kādu mūzikas instrumentu spēlēt, apgūt jaunu arodu. Kāpēc tu dari fantastisku lietu? Tāpēc, ka tu spēlējot šīs te prāta spēles, izveidojot šis te jaunais neironu savienojums. Jā. Ja es vienkārši mācos valodu, piemēram, cilvēks, kurš vienkārši mācās valodu, viņš mēģina iegaumēt un atcerēties, un kaut ko, viņam patiesībā neveidojās jauna neironu savienojuma. Tāpatās arī, ja tu vienkārši, krustvārdu mīklas, teiksim tā, tas neironu savienojums izveidojās tad, kad tu esi viņu izmantojis lietā. Teiksim, ja tu prāta spēlēs, tu caur to esi guvis, tu savieno kopā emocijas, tu esi ieguvis punktu, tevī kaut kas dzīvē ir pamainījies. Kaut vai minimāli, ja, kaut vai tas ir bijis kaut kāds punktiņš pielīdzies klāt, tu esi atrisinājis kaut ko, tu esi atrisinājis šo te mīklu uzdevumu, un līdz ar to tu esi trenējis tās savas smadzenes, tos neironu tīklus, kas tajā ir. Ja tu vienkārši, mācies valodu, bet tu viņu neizmanto,
tas neredz šos te vajadzīgos neironu savienojumus, kas samazina šo te Alzheimer riska un tā tālāk, jā, par ko tur sabiedrībā mēs runāt. Bet jā, tieši šī te, tagad arī Naģa mūs mācīja, ja, tur informācija, kas nav izlaista caur ķermeņa darbībā, tās ir tenkas. Baumas, jā. Baumas, nekas vairāk. Nē, tur pie Naģas tajās nodarbībās tas bija, es nezinu, es sajūtu lietas, ko man liekas, tas, no sākuma liekas, ka tas ir neizskaidrojams. Beigās tu sāc saprast, ka tas viss ir reāls un ka tas viss darbojās. Jo bieži vien liekas, ka, ja tu to nevari uzreiz izskaidrot ar kaut kādām noteiktām formulām, ja tas balstās uz sajūtām, tad tas tā kā nav patiesi, ka tās tikai iedomas. Ja. Bet reāli, kad tu redzi, kā to dzīvē var pielietot un ka tas darbojās, tas ir pavisam savādi. Šitā ir atkal tā prāta spēle, ko prāta spēlē ar mums. Ja tu vienkārši uz kaut ko lasi, vai tu vari arī enagrammas izlasīt grāmatā. Tu vari noklausīties lekciju YouTube, gan jau, ka ir dažādās valodās noteikti. Var noklausīties es esmu lekcijas. Pēc tam arī vēl skatījies. Un tad sākās tā prāta spēle. Ja viņam ir slinkums, negribās to pieņemt, viņš izdomās visāds argumentus, kāpēc tas ir fu. Jā. Ne? Savukārt, ko mēs izdarām pie Naģas? Tā mums bija šis treniņš, viņi iedod tev šeit, davai paskatāmies, kā tas ir dzīvē, kā tas ir dabā. Un tu jau esi piedzīvojis to. Un tavs prāts vairs nevar ar tevi spēlēties, tur aizmirst vai vēl kaut ko, tu vairs nevar to aizmirst. Viss. Tev tagad ir jauna zināšana, jauns līmenis, tu esi apzinātāks. Tev ir vairāk, plašāks tagad redzējums, tev ir vairāk instrumentu. Ejam tālāk. Ja es spēlēju prātspēles, tad tu zini, ka parasti prātspēlēs jāsaka pareizās atbildes. Tad tagad jāsaka būs nepareizās atbildes. Prezentācijā redzēsi 30 attēlus. Viņi ies ļoti ātri uz priekšu, un tu skaties un pasaki, kas tas nav. Ja tu pateiksi, kas tas ir, tā beigsies šī spēle un apstīsimies tavu rezultātu. Jāsaka, kas tas nav. Okay. Tas nav galds. Pirmais, jā. Kas tas ir? Kas tas nav? Tas nav pele. Nav. Tas nav āmurs. Nav. Tas nav vilciens. Nav. Tā nav priede. Nē. Tas nav zaķis. Nav. 30 sekundes. Laiks dots visam. Tas nav klavieres. Viennozīmīgi. Tā nav žurka. Tas nav ķieģelis. Nē. Tas nav dzīvs. Tas nav... Šitas knapi dzīvs. Okay, tas nav zāle. Tā nav pils. Tā nav lidmašīna. Tuvu. Tas nav mežs. Tas nav baltādains. Nav viennozīmīgi. Tas nav nopietns. Tas nav dzerams. Un pēdējais, kas tas nav? Tas nav tarakāns. 17. manuprāt, rekords. Tu būtu pārsteigta, cik daudziem šis uzdevums ir ļoti grūts. Tiešām, viņi skatās un domā, kas tas nav teātri, tas nav. Brīnišķīgi. Viena no labākajām spēlēm šitā bija. Manā skatījumā tas viss notiek tikai tāpēc, ka kad tu esi kaut ko no šitā pagaršojis, tev gribās vēl un vēl. Kad, tas nav tāds, ka, man personīgi, ja, kad tur kaut kādas jaunas zināšanas iegūsti, tu saņem apliecinājumu, apstiprinājumu, ka viņas ir patiesas un viņas darbojās. Ja? Un tad tev gribās spērt to nākamo soli, iet tālāk un tālāk un tālāk. Pie Naģas tur arī enegrammās bija ļoti interesanti, kad pēc pirmās nodarbības man likās, es esmu tik gudrs. Es aizgāju uz otro semināru. Es sapratu, gudrs es esmu, bet laikam vēl netik ļoti. Un ar katru, saku tādu sajūtu, ka tu pa pakāpieniem kāp augšā, un tad, kad tu esi uzkāpis uz tā, tu paskaties uz leju, un tu redzi, ka jā, tas ir tādas pamatzināšanas, tagad jau tas ir nedaudz dziļāk un vēl interesantāk. Kā tev ir ar cilvēkiem darboties? Ir tā, ka tu taču ne tikai dod, bet tu jau arī kaut ko no viņiem paņem. Kā ir? Es paņēmu katru to pieredzi, jo skaidrs, ka vismaz es dzīvoju ar tādu apziņu, ka tie cilvēki, kas atnāk pie manis, manā laukā, mums ir šī savstarpējā miedarbība, kurā gadījumā viņi man kaut ko parāda, izgaismo. Un, ja tu esi ar atvērtu
prātu, atvērtu sirdi, tad tu vari to ieraudzīt. Un man ir arī tie instrumenti, man ir tas mans lieliskais algoritms, pēc kura var visu sakārtot savā dzīvē. Tas ir tas non-konflikta, tā konflikta risināšanas metode. Ļoti vienkārši 3 soļi. Un ja es saprotu, ka man ir kaut kas emocionāli aizķēries, vai es turpinu domāt par šo cilvēku, vai vēl kaut kā, es mēģinu saprast, kāpēc. Un tādā veidā es arī saprotu daudz vairāk kaut ko par sevi. Vēl vairāk man ir šie 3 soļi, saprast sevi, saprast otru, kas ir svarīgs un tā tālāk. Un tad aiziet līdz tam, kā es gribu. Un noteikti tad, tās izmaiņas, lai sasniegtu to, ko es gribu, vai ko man tas cilvēks ir atnācis parādīt, tas ir noteikti atspoguļo man kaut kādu iekšējo vajadzību pēc kaut kādas iekšējas izmaiņas, kaut ko sevī pamainīt, uzlabot. Mēs, kā sakam, uzlabot, bet izaugt. Olga, kā vēl viena mistiskā lieta, ar ko tu nodarbojies, manā skatījumā mistiskā, ja? Pagaidām, es vēl pagaidām tā domāju, bet ko nozīmē redzēt ar acīm ciet? Tātad, mūsu prāts, kā es teicu, viņš konstruē visu laiku. Acis jau paši par sevi neredz. Viņas tikai laiž cauri kaut kādus noteiktus informācijas signālus, viņas iedod viņas smadzenēm, smadzenes uzkonstruē bildes. Un mēs esam iemācīti, ka mums ir 5 maņas, ar kurām mēs ikdienā operējam. Tātad tauste, garša, smarža, kas mums tur vēl redze, oža. Ja? Un mums liekas, ka tas ir tas limits. Bet patiesībā maņu ir vairāk. 6. maņa, starp citu, ir tas iekšējais līdzsvars sajūta, kas notiek automātiski, kad tu brauc pagriezienā, piemēram, to ķermenis sasveras no vienas uz otras. Tā arī, starp citu, ir maņa. Un maņu vispār ir daudz vairāk. Un tas, ko mēs mācām bērnus no skolas vecuma un ko mēs darām, ir operēt ar šo te ārējo pasauli, izmantojot šīs te maņas, kas miedarbojās ar ārējo pasauli. Jā, mēs varam pagaršot, pataustīt un tā tālāk. Bet mums ir arī iekšējā pasaule. Jā, visspilgtākais piemērs, kā viņi darbojās, tāds parastākais, visspilgtākais, vienkārši parasts piemērs ir par to pašu citronu. Jā, ja mēs tiešām iztēlojamies citronu savā iekšējā pasaulē, ka mēs viņu tur jau sākam sajust, sagaršot, un tā mums objektīvi izmērāmajā ārējā pasaulē parādās daudz vairāk siekalu. Ne? Kā? Kas tas ir par mehānismu, ka mēs ar savu iekšējo pasauli ietekmējam arī šo te ārējo pasauli. Un tad ir mums, ir iekšējā pasaule, un tad, lai es ar viņu kaut kā sazinātos, man ir vajadzīgs maņas, lai es varu saprast, kas notiek manā šajā te iekšējā pasaulē. Un man nav daudz skaidrs atbildes uz visiem. Man ir pašai daudz vairāk jautājumu nekā atbildes visā tajā, bet es eju metos tajā iekšā, man ir ļoti interesanti. Un jā, es esmu nokļuvusi līdz tam, ka tu vari nokļūt, arī pieaugušais cilvēks var nokļūt šajā stāvoklī, kur viņš ir kontaktā ar citām maņām, savās smadzenēm, kur mēs noņemam nost acis, tā kā aiztaisam viņas ciet ar tumšām, ar melnām plastikātu brillēm. Un informācija tiek uzņemta, un ir bilde, veidojās tā kā lodziņi, un ļoti interesanti, kādam te acu priekšā, kādam šeit, kādam sānos, kādam pat aiz muguras, un varās vaļā tie lodziņi, un cilvēki redz. Reāli redz, viņi lasa, mēs taisam šķēršļu joslas, mēs ejam uz priekšu šajā, un arī pieaugušies pat mēģinu sev šo te atklāt, un tas ir tāds ienirt atkal iekšā šajā te nezināmajā, šajā iekšējā pasaulē, un man patīk šī doma par to, ka mūsu fiziskais ķermenis tas ir kā portāls starp šo te iekšējo pasauli un ārējo pasauli, un kādā veidā notiek šīs te miedarbības. Tas ir man šobrīd tāds izpētes lauks, kas man ir tāds garšīgs un zinkārīgs. Ir, protams, arī man šie skaidrojumi, tur labā smadzeņu puslode, kreisā smadzeņu puslode, ja, kur mēs šī loģiskā, analītiskā domāšana, tā ir šī kreisā smadzeņu puslode, ko mēs darbinām ikdienā pārsvarā.
Un kāpēc es dodu bērniem šo redzēt ar aizvērtām acīm un šos intuīcijas treniņus, tie pārsvarā ieslēdz šo labo smadzeņu puslodi. Un tad jau tas apzinātības līmenis, ja mēs saslēdzam viņus abas divas kopā, ir pilnīgi cits šiem bērniem veidojās. Ja viņiem ir tāds iekšējs, es atvainojos, bullshit radars auga. Ja? Tas ir viens no tādiem bonusiem. Saglabājās, trenējās šis iekšējais līdzsvars, iekšējais miers, jo tas ir tas stāvoklis, no kura viņi var sākt redzēt. Ja man atnāk uz nodarbību bērns, kurš ir tikko pēc skolas, viņš ir satraukts emocijās, viņi grib tur izdauzīties, izārdīties, un viņi uzvelk tās brilles un neko neredz, nevar. Viņš nevar nokoncentrēties. Viņš nevar nokoncentrēties, jā. Un tas ir tas, ko pieaugušie meklē šobrīd arī savās ikdienās, kā es varu nokoncentrēties. Un tad tas ir tas, ko es gribu jau dot bērniem no bērnības, ka tu vari sevi savākt, redz, kur tev ir instrumenti, tev ir elpošana, tev ir apzinātība, nosauc, kas notiek, un ieej savā citā stāvoklī, viņš uzvelk brīdi, ok, tagad es redzu. Un tas trenē šo, nedomājies, ja tu visu laiku biji trenējis tur labo roku, ja? Tagad tev izrādās ir arī kreisā roka. Tagad kāds laiciņš paiet, mēs viņu pietrenēsim klāt, un tad mēs saliksim kopā abas divas, ja tur labā un kreisā smadzeņu puslodes, abas divas aktīvas. Nezinu, kas būs. Man interesanti. Man bija ļoti interesanta pieredze līdzīgā veidā. Mēs apmeklējām tādu vietu kā Tumsas pasauli. Tur ir iekārtotas telpas bez gaismas, un lai tu varētu sajusties tā, kā akls cilvēks jūtās. Tur arī parks, veikals, dzīvojamā istaba, neatceros, kas tur vēl bija, bet arī ļoti interesanti. Un es izgāju ārā no turienes, un man bija ļoti tāds emocionāls pārdzīvojums. Jo reāli bija tā, ka tu skaties it kā bez acīm un centies saprast. Tu zini, kur tu atrodies, ja? Un tad uz tausti tu tā kā mēģini saprast, kas tas un kāds ir. Bet vienalga galvā kaut kādas vīzijas zīmējās, kas tur varētu būt un kā tas varētu izskatīties. Bet es to saku, ka tas balstoties tavu iepriekšējo pieredzi veidojas. Lieliski pieredze izklausās. Es varētu arī uz turieni aiziet. Vispār tā kā apjaust kādā veidā. Kopā. Sarunāts. Jā, Deram. Es sazvanīšos, un tad mēs aiziesim, izdarīsimies. Bet viena no tām reālajām lietām, reāls ir viss, ja? Bet tas, ko tu dari, cilvēka talanta noteikšana. Ja? Tas balstās uz kaut kādiem elektromagnetiskiem impulsiem, ja? Kas tiek nomērīts, un pēc tam dators tev iedod jau kaut kādu gatavu. Kas tas ir? Kā mēs ar tevi visu par un ap prātu, un kā mēs darbojās prātu un apziņas, cik daudz mēs par to vispār zinām. Es vēl piebildīšu par to redzēt ar aizvērtām acīm, ja, ka pasaulē notiek arī katru reizi uz šiem treniņiem, nodarbībām, tur, kur ir pieaugušiem, kas notiek tur, piemēram, Kanādā vai vēl kaut kur, ir aicināti neredzīgie. Un viņi arī var apgūt šo spēju, kas ir fenomenāli. Ja? To arī mēģina izskaidrot zinātniski, notiek arī kaut kāda pētījuma, kāds visādas teorijas tiek pārbaudīts, bet reāli empīriski pierādot, tas notiek, tas ir iespējams. Man vēl šobrīd tādas pieredzes pašai personīgi nav, bet redzēsim ar laiku. Un tad pārējot pie šī talantu diagnostikas, tas ir vēl viens fenomenāls instruments. Tad cilvēks, kuram, kā viņš radās, viņam dēls ir ar šo UDHS sindromu diezgan augstā spektrā, un viņš pats ir zinātnieks, matemātiķis un datoru inženieru zinātnes un tādas lietas. Un viņš sāk pētīt, kā to var savienot, tās viņa zināšanas var savienot kopā ar neirozinātni, ar to zinātni, kas pēta šo smadzeņu darbību, kādā veidā notiek šie intelekti, un jau sen pasaulē, tur ir pāriets no IQ, kas ir IQ tests, kas izrādās parāda pa lielām loģiski matemātiskās dotības, ja? Pāriet uz intelektu daudzpusīgumu, jo intelekts ir daudzpusīgs, un mēs varam atsevišķi noteikt, ir loģiski matemātiskā domāšana, intelekts, ir verbālais intelekts, kas ir valodas izmantošana, ir muzikālais, ir ķermeņa kinestētiskais, ir radošais, kas ir orientēts laikā un telpā. Tie ir tādi 5
5 tādas pamata darbības jomas, kuras dažādās kombinācijās un korelācijās sniedz mums ieskatu par to, kādā veidā cilvēks tad īsti pieņem lēmumus. Vai nevis pieņem lēmumus, bet kas ir viņa tās talantu zonas. Ja, piemēram, cilvēkam ir aktīvs dominants muzikālais intelekts un verbālais intelekts, tad viņam ļoti viegli būs iemācīties valodas. Viņš sapratīsies komunikācija valodas, tas ir tas lauciņš, ja pieņemsim muzikālais un ķermeņa intelekts. Ja? Tad jau mēs runājam arī par to, ka tu vari mūziku izpaust caur ķermeni, tad klavieru spēli, vienalga kāda spēle. Ja? Vai, tas viss iet tādās kombinācijās. Es, protams, tādus ļoti vienkārši tos piemērus saku, bet neirozinātne ir aizgājusi tik tālu, ka mēs varam caur vienkāršiem uzdevumiem, uzliekot tādu mērierīcīti, mēs varam noteikt, kuri no intelektiem cilvēkam dominē. Mēs vispār izmēram 5 intelektus, kur tad 5, bet 7, 5 es nosaucu, un tad vēl 2 ir intelekts, kas ir sevi saprast, un otru saprast, kas kopā veido šo emocionālo inteliģenci un lomu komandā. To, ko vēl mēs varam interesanti noteikt, ir noteikti skolā mācoties ir bijuši klases biedri, kuriem dzejoli iemācīties no galvas, tas ir pupu mizas, un ir, kas mācās un nekā. Vai kaut kādā citā priekšmetā viņš mēģina, un viņš nevar atcerēties to formulu, piemēram, matemātikā, nesaprot. Un izrādās tā ir smadziņu fizioloģija arī, kur katrā no šiem 5 intelektiem, kurus es nosaucu pirmos, mēs varam saprast, vai šajā intelektā darbojoties viņš ātri apgūs informāciju, vai lēni, vai tur ir kaut kas jāņem vērā, vai nav jāņem vērā. Un vēl mēs varam noteikt noturību pret stresu, apzinātību, tieksmi uz risku, kas ir viens no lēmumu pieņemšanas pamatmehānismiem. Un caur visiem šiem parametriem mākslīgais intelekts tad iedod mums rezultātus, kādas profesijas cilvēkam būtu vispiemērotākās, ja mēs runājam par pieaugušajiem, vai arī kādu mācību virzieni un pulciņu būtu vēlami, ja mēs runājam par bērniem. Jo šis ir sākot no 5 gadu vecuma līdz, pats vecākais klients man laikam bija dāma, 65. Man liekas, jā, viņi ir izdomājusi, ka viņi kaut ko atkal grib pamainīt dzīvē, un tad viņi mēģināja saprast, kurā virzienā viņai atkal darboties. Tā tika ļoti interesanti. Man bija tā, ka citreiz dzejoli man bija grūti iemācīties skolas, bet ja kāds izstāstīja kaut kādu nepiedienīgu dzejolīti, es viņu pat šobrīd varētu nostāstīt. Tieši tas pats bija ar anekdotēm. Tu stāsti anekdotas, kaut kur kompānijā runājoties, un tās anekdotas, ko kāds cits izstāsta, tu pēc tam viņu brīvi atreferē, protams, savā interpretācijā, bet to būtību saglabājot. Vai tu biji kompānijas dvēseli? Bieži esmu bijis, jā. Tad tas ir saistībā ar šo tavu sociālo komfortabo lomu. Es tā pieņemu, mēs neesam to taisījuši, talantu diagnostiku varētu uztaisīt un pārbaudīt par šito teoriju. Jā, izskatās, ka gribētos, jā. Jo izskatās, ka tā tava komfortablā loma tieši komandā vai sabiedrībā ir šī kompānijas dvēsele. Un tas, kas der šai lomai, tas ir tāds, šito es ņēmu. Un savukārt tur, kur ir jau tiešām jāmācās, kaut kas jāapgūst informācija jaunu, kur ir tā motivācija. Bet tagad dosimies uz klasiskajām, cik klasiskajām, bišķiņ ar moderno piesitiem prāta spēlēm. Tad būs jautājumi ekrānā. Līdz, ko zina atbildi, sit pa pogu, un tad saka man mutiski atbildi, kura tavuprāt ir pareizā. Okay. Un skatāmies, kāda ir klasiskā 6 skaldņu metamā kauliņa punktu summa. Varu pateikt priekšā, pretējās malas ir 7. Okay. 21. 21. Es teikšu, 21. Tā, skatāmies tālāk, tuliņās, un. Jātājums nākamais pareizi. Kuru no šīm personām var dzirdēt šajā lietotnē? Nesaprat jautājumu. Tas ir veiss. Saprat. Roberts Leismējers, tu esi sasniedzis galamērķi. Juhu! Jā, tik tiešām tā ir.
Pareizā atbilde. Punktiņi krājās. Skatāmies tālāk. Kas pēc izglītības ir Ross Gelers no seriāla Draugi? Vispār nezinu. Paleontologs, tas, kurš ar dinozauriem un kauliem darbojās. Ja uzminēja, tad intuīcija pa visiem 100. Tik tiešām tā ir pareizā atbilde. Redz, te kaut kādas ēteriskas, netveramas substances gaisā virmo. Šitas ir grūtais. Emanuēls 13 tonnas, Marija 6, Gabriels 4. Par ko ir runa? Tātad narkokurjeru sēg vārdi, Parīzes Dievmātes katedrāles zvani, transporta līdzekļu vārdi vai slavenākās lieldienu šitās te figūri. Nu, tagad Karača B. Karača B? Jā. Uzspēd. No sirds uzspēd. Es neuzspēdu. B. B. Tieši tā arī ir. Smagākais 13 tonnas. Riktīgi. Tā, labi. Tālāk par sportu. Boksa cīņas sākumā 2 ringa pretējie stūri tiek piešķirti cīkstoņiem. Šos stūrus parasti apzīmē ar krāsām sarkans un balts. Kā apzīmē 2 atlikušos stūrus? Baltie, starta, timeout vai bīstamie stūri? Nezinu. C. Timeouts. Es arī būtu spiedz, bet izrādās, ka šoreiz neesmu. Tomēr ir baltie stūri, vienkārši baltie. Bet kā ir sarkans un balts? Kāpēc tu vienkārši baltie stūri? Varbūt sarkans un zils? Kas zina? Es nesapratu Kas loģiku. zina? Kā sauc masu, no kuras tiek taisītas krabju nūjiņas? Nezinu. D. Surimi. Jā. Šitā grūtā spēle jāsaucās. Kura vieta tautā tiek dēvēta par māmuļu? Vecrīgas ēstuve Pelmeņi, Rīgas Latviešu biedrības nams, policijas iecības Matīs iela vai Centrāltirgus? Nezinu. Centrāltirgus. Centrāltirgus. Nē, pat drusciņi. Tālāk Rīgas Latviešu biedrības nams tautā par māmuļu sauc. Tā nākamais par kino būs. Aktieris Nikolas Keidžs ir piederīgs kino aprindās ietekmīgai dzimtai. Vēloties sākt savu karjeru patstāvīgi, viņš mainīja savu skatuves vārdu. Nosauciet dzimtu, ar kuru Nikolasam Keidžam ir kopīgi raduraksti. D. Lukas, Džordžs Lukas, varbūt viņa onkulis kaut kāds ir. Neko nezinu vispār par viņiem. Nē, nav taisnība. Šis ir no Kopolu dzimtas kungs. Tādu vispār nezinu. Ir režisors. Tagad uzzini? Jā, pastāvīst var. Par tavu tēmu nākamais. Deja vu ir stāvoklis, kurā cilvēkam šķiet, ka tikko piedzīvotais mirklis ir jau noticis agrāk, un notikumi ir paredzami. Pastāv vēl kāds fenomens, kurš ir pretstats deja vu. Tajā cilvēks sev pazīstamā vidē pēkšņi apjūk, jo viss šķiet jauns un nepazīstams. Odevu. Odevu. Žamais vu. Šajā gadījumā ir. Tas ir tā, ka apsēties mašīnā un kā viņi iedarbināt. Tas ir retāk. Deja vu ir biežāk. Šitas ir retāk. Tā, skatāmies video. Nekas nav jāspiež. And we're going to hold the pen out this way, and we're going to let it go, and it's going to hop in there. So, Nu, re, kaut kāda savdabīga rotaļlieta. Un jautājums ir sekojošs. Kā sauc šo kendamas triku? Harpūna, šķēps, lidojoša zivs vai lidmašīna? Nezinu, lidojošā zivs. Lidojošā zivs. Nu, viņš tā kā uzdūra šķēpa kaut ko. Tā kā harpūna? Jā, tā kā šķēps. Tā, jā. Tā, nu re. Tagad dodamies uz pedālēšu tempā. Pasaki, ko tu teici? Šķēps. Jā, tieši tā. Malacis. Un pastīsimies punktus, cik tu esi ieguvusi. Tavā pirmajā prātspēļu Harī laboratorijā tu esi ieguvusi 494 punktus. Nezinu, ko lai salīdzinu, bet skaists cipars 494. Simetriski, brīnišķīgi.
skaitāji. Paldies jums, ka bijāt ar mums kopā šovakar vai šorīt vai jebkurā citā laikā, kurā jūs skatāties Prāta spēļu podcastu. Sekot mums līdzi visur, kur vien varat, un uz tikšanos jau nākamajās epizodēs. Un noteikti spēlēt prāta spēles. Jā. Jā. Ir tā, ka es diezgan regulāri šobrīd apmeklēju dažādus seminārus, apmācības, jo man tas ir interesanti. Reāli. Un es to redzu tā, ka es katrā vietā savācu tādu nelielu puzles gabaliņu. Un tad tas viss liekas kopā un, teiksim, aiziet uz kādu citu, tu jau plašāk redzi to visu. Un bieži vien ir tā, ka tu aizēji uz, teiksim, par mākslīgo intelektu, es aizgāju uz 3 dažādām speciāli semināriem un konferencēm. Un pēc būtības visur bija viens un tas pats, tikai dažādiem vārdiem izstāstīts. Un tad, kad tu aizēji jau citur kaut kur, tu redzi, ka, vai tas cilvēks ir kompetents šajā jomā, vai viņš galīgi neko vēl nezina. Šī ir zinkārība un mācīšanās, tā ir cilvēka dabīgā tieksme patiesībā. Tas ir, ja tu pavēro bērnus, viņi to dara absolūti dabīgi, naturāli, līdz kamēr viņi iekļūst vidē, kas, ja viņiem neatbilst šis mācīšanās process viņu prasībām, ja, ļoti bieži mēs nokaujam to. Mums ar tevi ir kaut kā paveicies. Vai mēs esam kaut kā spējuši atgriezties šajā saiknē ar savu iekšējo bērnu, kurš ir ziņkārīgs, viņam garšo viss jaunais, vai šito izzinām. Un tas ir viens no, teiksim, parametriem, kas parāda cilvēka veselumu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Mums ir viegli pateikt, vai mums ar ķermeni kaut kas ir vai nav kārtībā. Mēs fiziski paskatāmies, es esmu iegriezus pirkstā, šis nav ok, vajag uzlīmēt plāts, kaut ko izdarīt. Ja? Jā. Un ar cilvēka šo mentālo stāvokli ir ļoti līdzīgi. Mums ir vienkārši jāsaprot, kas ir normāls stāvoklis un kas nav normāls stāvoklis. Tad ziņkārība, dzīvesprieks, tas ir normāls stāvoklis. Ja viņš nav, tad tas nav normāls stāvoklis. Tad kaut kas ir jādara ar to visu. Tā kā super, tev ir absolūti veselīgs dzīves ziņkārība. Paldies, bet runājot par spēlēšanos un to, ka bērni caur spēlēm iemācās, tad mūsdienās tā sistēma, kas saucas gamification, latviešu valodā spēļošana, viņa arī ir diezgan tāda laba lieta, jo arī pieaudzis cilvēks caur spēli, viņš labāk to apkūst, jo ir zemāks stresa līmenis. Un mums komandā ir arī Harijs, kurš ir spēļošanas speciālists, viņš ir pabeidzis kursus, viņš ir certificēts, un pēc tam tu pie profesora Harija būs prāta spēļu laboratorijā, redzēs, viņš to sagatavojas arī dažas uzdevumus. Un mēs arī dažiem uzņēmumiem taisam tieši caur spēli dažādas lietas. Jo dzīvākais piemērs ir, tas bija ļoti izplatīts Covid laikā, kad pēc semināra vai kādām apmācībām, kas notika online, vajadzēja, lai darbinieki lielāki iesaisti būtu. Ja? Bieži vien nepievērs uzmanību tam, kas ekrānā notiek un tā tālāk, bet pasakot, ka pēc tam būs spēle, kurā būs balvas, kurā būs jautājumi tieši par to, ko mēs šobrīd runājam. Iesaisti ir lielāka, tas ir viens, otrkārt atkārtošana zināšana māte, cilvēki vēlreiz tam visam iziet cauri, un plus tas stresa līmenis viņiem ir zemāks, nevis pasakot, ka tās būs pārbaudas darbs vai tests, kā rezultātā šie darbinieki daudz labāk apgūst to visu. Un ieguvēji ir pilnībā visi, gan darbinieks, ka viņš labāk apgūst, gan darba devējs, ka viņam ir kvalificētāks darbinieks. Šobrīd mēs to izmantojam arī dzīvajās apmācībās. Super, jums to vajadzētu vēl likt iekšā skolās. Skolās mums ir, tagad aprīlī sāksies jauns projekts, ko mēs veidojam, tur būs par vidi un tādām lietām. Kopā mums ir paredzēts 30 skolas Latvijā. Un kā reiz Harijs tad arī būs tas, kas vadīs šīs spēles. Viņš ir izveidojis tur 50 jautājumus. Būs interesanti. Lieliski. Iedomājies, eksāmenu šitā varētu likt pēc tam. Zini kā, vieni saka, ka tie, kas ir, teiksim, tās akadēmiskās skolas piekritēji, ka tomēr ir vajadzīgs tas, jo tas pārbauda arī tavu stresa līmeni, stresa noturību.
Ja? Vai tu esi spējīgs stresa situācijā adekvāti darboties. Bet ir tie, kas saka, jā, šis ir foršs veids. Mēs šādi esam arī dažiem uzņēmumiem taisījuši šādas spēles pēc darba drošības, ugunsdrošības apmācībām. Tā kā diezgan interesanti. Tu spēlē galda spēles? Dažādas, jā. Kā tev ir? Zigā, ir cilvēki, kas jauna galda spēle, Jā. un tad ir cilvēki, kas lasa instrukciju, un viņš iemācās to galda spēli izlasot instrukciju, un cits ir, ne, tu man to instrukciju vispār nemaz nedod. Mēs vienreiz izspēlēsim, testa spēli, un kas ir tas veids, kādā veidā tu mācies jaunu galda spēli? Šitas ir sarežģīts jautājums, tāpēc, ka es pārsvarā spēlēju to, ko es zinu, bet man arī labāk patīk tas, kas ir izspēlēt. Jā. Nu, kafijas aparāts tev jauns uzrodās. Es tev savādāk izstāstīšu. Kur podzītu man parādi? Es tev savādāk izstāstīšu. Mēs mājās ar bērniem esam likuši IKEA mēbeles kopu. Un tas ir mūs iemācījis, ka no sākuma jāizlasa instrukcija. To mēs darām precīzi pēc instrukcijas. Un tas īstenībā ir tik vienkārši, ka man mazais bērns, viņam 13 gadi jau ir, viņš, 10, 11 gados viņš bija spējīgs pats salikt skapi jau. Nu, arī tā ļoti sistemātiski pēc instrukcijas. Kaut gan tā, ka mēs lielajam dēlam nopirkām gultu, kas nebija no IKEA, ar lamāšanos, protams, kā bez tā. Bet, sarežģīti. Likās, kaut kas pietrūkst. Beigās viss ir tomēr. Ja? Un, citam liekas, ka tā schēma uzzīmēta ir normāli, ja? Bet man liekas, ka Dievs žēlīgs, ko viņš ar to ir domājis. Ja? Un kas tie tādi ir vispār par piedarumiem šeit. Tur ir schēma. Nu kā, ir schēma. Zīmēta instrukcija, tā kā soli pa soli, tā kā komiks. Ja? Jā. Un ir aprakstīta instrukcija, teorija. Nē, man soli pa solim schēma patīk. Ja? Savukārt, kafijas aparātam es, protams, no sākuma pieķeršos, pats darīšu, bakstīšu. tad laikam tam arī informācija jāizlasa instrukcija. Jā. Es no sākuma izlasīšu instrukciju. Es viņu pat vienkārši ātri apgūšu. Viss man princips ir skaidrs, un tad es taču zinu, ko man tur spaidīt, ko man tur nespaidīt, kā man to spēli spēlēt, kā man to spēli nespēlēt. Tas ir tas stāsts par to, man ir par to talantu diagnostiku, jā, paturpinot, tad divi informācijas uztveršanas kanāli cilvēkiem. Viens ir šis te abstraktais vai tēlainais informācijas uztveršanas kanāls, kas notiek caur pieredzi, caur piemēriem un šo. Man ir šis te analītiskais informācijas uztveršanas kanāls, kur man ir, tu man iedod pamatprincipus un nemāc man vairāk kā dzīvot. Ja? Un tev varbūt ir otrādi, iedod man kaut kādus piemērus, un es pats izdarīšu savus secinājumus, kas tas tāds ir. Ne? Un tas ir arī par tām skolām. Man atnāk meiteni, viņi saka, nē, matemātika tas vispār nav priekš manis, tas loģiskā domāšana, nē, man matemātikā ir 2. Labi, taisam testu. Un, saprot, es jau caur tiem uzdevumiem saprotu, cilvēks ir absolūti loģisks. Tā, ka tur nav šaubu par to, un arī pēc tam testa rezultāts parāda, viņai loģiskais intelekts ir viens no dominantajiem, viens no tiem 3 vaļiem, uz ko viņai balstās domāšana. Savukārt skolā, ja viņai matemātika pasniedz analītiski un ar vārdiem, kur viņai vismazākā dominance ir tieši verbālais intelekts, tur vienkārši nav informācijas nodošanas kanāls pareizais. Un tas cilvēks ir izdarījis absolūti greizu spriedumu. Tāpēc es parasti, kad kaut kur mācos, es sēžu priekšā, lai es varu uzdot jautājumus. To es ievēroju. Un, ja ir iespējas, iesaistos, jo caur to es labāk tad arī uztveru to visu. Olga, paldies liels, ka tu atnāci. Ļoti interesanti saruna. Tu esi vispār ļoti interesanta sieviete, un man vienmēr ar tevi patīkami ir aprunāties, parunāties, sarunāties. Tā kā es zinu, ka mums vēl priekšā ir ļoti daudz sarunas un visādi pasākumi, kur mēs būsim, bet paldies tev par šodienu un tiekamies citos pasākumos. Edī, no manas puses absolūti arī liels paldies. Ļoti liels prieks ir vispār, ka mēs ar tevi esam kontaktā, komunikācijā un viens otra laukā. Paldies visiem, kas skatījās un uz tikšanos un runājam vēl.